Jā, labvakar. Man liels prieks, ka ir interese par ūdeni, par ūdens dzeršanu, par ūdens kvalitāti un ūdens nozīmi mūsu ikdienā, mūsu veselībā. Mani sauc Dace Ūdre. Īstenībā vairākus gadus esmu ūdens izaicinājumu projekta vadītāja, autore. Esmu vadījusi 10 dienu ūdens izaicinājumus un arī 30 dienu ūdens izaicinājumus. Līdz ar to šis temats man ir ļoti tuvs un ļoti, ļoti patīk. Man ir arī Instagramā izveidota lapa ūdens izaicinājumi, kur var uzzināt vairāk dažādas niansītas par ūdeni, bet šodien tad mēs apskatīsim tādus kā pamatus par ūdeni, ūdens nozīmi, kā vislabāk lietot ūdeni, un tāpēc padalīšos ar prezentācijas slaidiem. Nu, lūk. Parunāsim par ūdeni mūsu organismā. Un kāpēc vajadzētu izvēlēties ūdeni kā pamatu, nevis tēju, kafiju, limonādes, sulas, enerģijas dzērienus? Jo, nu, lūk, arī mūsu draugi, jā, dzīvnieki mežā un arī mājdzīvnieki ļoti labi zina, kas viņiem ir nepieciešams. Tas ir ūdens. Un neviens dzīvnieks neiedomātos, ka viņam vajadzētu pēkšņi sākt dzert kolu vai fantu. Un ūdens, kāpēc mums viņš tik svarīgs, tāpēc, ka tas palīdz pātrināt, noregulēt šo te vielu maiņu, samazina arī apetīte, jo bieži vien, tad, kad mēs sajūtam tādu kā izsalkumu sajūtu, bieži vien tas ir saistīts ar to, ka mums ir patiesībā slāpes, jo organisms sūta ļoti līdzīgus signālus. Tātad ūdens palīdz arī izvadīt atkritumu vielu produktus, toksiskas vielas caur fekālām masām, protams, un caur urīnu, caur sviedriem. Ūdens ir ļoti būtisks locītavu ieļošanā, jā, piedalās locītavu šķidrumu veidošanā. Nevelti hialuronu skābi, lai viņi varētu ražoties, ir vajadzīgi ļoti daudz ūdens molekulas. Tad, lūk, ūdens arī piegādā skābekli un barības vielas mūsu šūnām, ne tikai attīra mūsu šūnas no toksīniem, un palīdz noregulēt šo termoregulāciju, ja mums ir ārā augsts vai karsts, viņš palīdz mums organismam pielāgoties ārējās vides apstākļiem. Ūdens arī uzlabo gremošanas sistēmas darbību kopumā. Es teiktu arī efektīvs pretsāpju līdzeklis, jo ja mums sāpa galva vai reibst galva, pirmais, ko mums vajadzētu izdarīt, ir iedzert ūdeni un paskatīties, kas notiks tālāk, jo iespējams esam jau atūdeņojušies, mums pārāk maz ūdens ir uzņemts. Un ūdens, protams, ir ļoti svarīgs mūsu skaistumam, lai uzturētu ādu tvirtu no iekšpuses, lai viņa būtu elastīga un piepildīta. Un tā es gribēju nodemonstrēt 95. gadā Masaru Emoto bija pirmais, kurš fiksēja mūzikas ietekmi uz ūdeni, un viņš arī vēlāk fiksēja to, kā tas, ko mēs domājam, kādus vārdus mēs sakam ūdeni, kā var mainīties ūdens šīs te molekulu tāda kā struktūra, kā ietekmē mūsu vārdi. Visam īsts video. In 1995, Dr. Masaru Emoto was the first one to record musical impressions on water. In Dr. Emoto's laboratory, they presented water with different types of music, after which they froze the water and then under the microscope could clearly see the crystals that the water had formed. Here, we see crystallized distilled water before music is introduced, and now the transformation when it is exposed to Mozart. This is how water responded to Beethoven. Jā, vairāk video YouTube'ā var atrast, meklējot pēc Masaru Emoto. Tur var redzēt arī to, kā izskatās, ja mēs sakam, es tevi nemīlu vai es tevi mīlu, šīs negatīvos un pozitīvos vārdus ūdenim. Un kā tas tiek darīts, tas tiek ūdens glāzē tiek ieliets ūdens, destilēts ūdens, un tad ūdens tiek ietekmēts, un pēc tam, lai viņu apskatītu mikroskopā, viņu sasaldē. Un skatās, kā izskatās, ka
sasaldētie kristāliņi. Nu, lūk, un tagad var arī apskatīties, kā atšķirās krāna ūdens pēc struktūras un ūdens, strukturēts ūdens, jo, lai mūsu šūnas spētu atpazīt ūdeni, viņam ir jābūt īpašai struktūrai, sešstūra zvaigznītei, tādai, ka, kā sniegpārsliņa, ja tur arī no sešstūrīšiem sastāv sniegpārsliņa, viņai pamatā visas šis te 6 stūri, un arī mūsu šūnai. Viņa arī ideoloģiski mēs viņu uzzīmējam, viņa arī kā 6 stūrīši. Un ūdens, kas ir no krāna, viņš tomēr ir ar bojātu struktūru, viņš drīzāk atgādina tādu kā 5 stūru formu, un līdz ar to šūnām ir daudz grūtāk atpazīt šādu ūdeni. Krānu ūdens. Es ieliku arī aptaujā jautājumu, kādu veidu ūdeni jūs dzerat, un izteikts vairākums dzer krānu ūdeni. Protams, tas ir atkarīgs no kurienes ir iegūts krānu ūdens. Piemēram, Rīgā mums ir no labā un kreisajā krastā atšķirās ūdens kvalitāte, arī garšas ziņā, smaržas ziņā. Ir stāvvadi, kur var izmantot, un iegūt šo te ūdeni. Un viss ir atkarīgs no tā, kādas ir šīs ūdens apgādes sistēma, kādi ir mūsu stāvvadi, vai viņi ir nomainīti, vai viņi ir rūsaini, kāda ir attīrīšanas sistēma. Un, šis te ieguves veids, un, protams, mums Rīgā ik pa laikam attīra ūdeni, viņu florē, un tajā laikā mēs nevaram dzert ūdeni, iesaka viņu novārīt, bet, ja mēs padomājam ilgtermiņā, tad vārīts šis te krāna ūdens, viņš tomēr ir tehnisks šķidrums un nav paredzēts dzeršanai arī pat tad, ja viņš ir filtrēts. Protams, filtrēts ūdens viņš ir attīrīts no kādām papildus piedevām, kas ūdenim klāt, tīri tehniski, bet tad arī tas ūdens paliek plikāks un viņam trūks šīs te minerālu vielas, un viņus vajadzētu papildināt šo te ūdeni ar minerālu vielām. Un varbūt arī esat ievērojuši, ja jums teikanda pārkaļķojas vai arī veļas mašīnu nepieciešams ik pa laikam atkaļķot. Tas nozīmē, ka ūdens ir smags, ka viņš ir pilns ar dažādām šīm te minerālu vielām, un arī šāds ūdens ir ciets, un virsmas spraigums ir ļoti augsts, viņš ir kā lodīte, atlec, piemēram, no grīdas, jūs esat redzējuši zivsudraba lodīti, ka viņa nespēja iesūkties papīra lapā, piemēram, viņa atlicoša. Un ūdens, ko mēs dzeram, viņam jābūt mīkstam, ar zemu virsmas spraigumu, tāds, kas var iesūkties mūsu šūnās. Jo zemes virsmas spraigums atvieglo šo te šķidrumu iekļūšanu šūnās un notiek labāk šī te vielu apmaiņa, jo bez ūdens mēs nevaram saņemt skābekli, bez ūdens mēs nevaram saņemt barības vielas, nevar sintezēties fermenti, gremošanas sulas. Un lūk, arī iedalījums ūdenim pēc tā cietības pakāpes, bieži vien arī pudelētajiem ūdeņiem mēs varam redzēt, kāds tas ūdens ir, vai viņš ir, piemēram, destilēts, ka vispār nekādas minerālu vielas nesatur, tādu ūdeni ikdienā nemaz neiesaku dzert, jo ja mēs dzeram destilētu ūdeni, tad organismam nākas no mūsu kauliem, no mūsu zobiem, no mūsu asinsrites atdot šīs te minerālu vielas, lai vismaz notiek kaut kāda osmozes procesa mūsu organismā starp šūnām, vielu apmaiņai. Tad ir arī ultraviegls ūdens. Es ieteiktu labāk lietot ļoti vieglu vai vieglu ūdeni. Ja ir smagāks ūdens, tas arī nekas, bet ikdienā tomēr vajadzētu lietot šos te viegli mineralizētos ūdentiņus. Ja ir ļoti smags un smagi mineralizēts ūdens, piemēram, kā boržomī, kurš sastāv ļoti daudz no minerālu vielām, to var lietot profilaktiski, piemēram, kursa veidā nedēļas, 2 nedēļu garumā, ja zināms, ka vajag atjaunot šos te mikro-makro elementus. Un jautājums jums, kā jūs domājat, ierakstiet komentārā, kas notiek, ja ūdeni vāra 2 reizes? Vai tas ir, ielieciet viennieku, ja jūs domājat, ka tas ir ok, un 2, ka tomēr tur kaut kas mainās tajā ūdenī. Ierakstiet lūdzu komentārā. Divnieku,
tomēr izmaiņas kaut kādas notiek, kā pārējiem liekas. Jā, lūk. Bet, diemžēl, cilvēki mēdz noslinkot, viņi vienreiz ielēja teikanā ūdeni, uzvāra, pēc tam viņi atkal uzvāra, uzsilda, ja? Un kas notiek? Ūdens iztvēko, bet minerāli jau paliek. Un ūdens sastāvā varbūt arī tādi minerāli, kas mums nav īpaši vajadzīgi, jo viņi koncentrētā veidā paliek. Tas var radīt arī veselības riskus, līdz ar to es iesaku vārīt, izvēlēties tādu ūdens daudzumu, ko arī plāno izdzert, un tik arī izvārīt, un ja nepieciešams vārīt vēlreiz, piemēram, tējai, kafijai, tad labākā ūdeni izlejam un lejam svaigu ūdeni. Tā kā jums nojauta bijusi pareiza. Un, jā, mums ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka virzemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, kad dzeramajam ūdenim ir jābūt tik kvalitatīvam, lai viņš būtu drošs mūsu veselībai. Un tas attiecās gan uz krānu ūdeni, gan uz pudeļu ūdeņiem, jo tas viss tiek stingri kontrolēts. Piemēram, ja jūs izvēlaties braukt uz avota izteces vietu un savākt ūdeni, un ja tur nav veiktas šīs te ūdens pārbaudas, jūs nevarat zināt, kas noticis ar ūdeni. Varbūt tur netālu ir pesticīdi, ja kaut kādi lauki, ja pesticīdi, ja miglošana bijusi, vai bijusi liels ūdens gāzes, ja, un fekālās masas, piemēram, kaut kur netālu ir bijusi sausā tolete, un tas viss ir tā kā iepludināts iekšējā avotu ūdenī. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kādu ūdeni mēs lietojam, bet es vēl gribu vērst uzmanību uz to, ka, jā, ir MK noteikumi. MK noteikumi ik pa laikām šie te kvalitātes rādītāji tiek izskatīti un mainīti. Iespējams tāpēc, ka ūdens varbūt vairs nevar būt tik ideāls kvalitātes, un tad tās robežu līknes nedaudz samazina. Un te, kad es apskatījos pielikumu, kas ir pievienots MK noteikumiem par dzeramā ūdens kvalitāti, es apskatījos, ka ir vielas, ja, ir baktērijas, ķimikālais piesārņojums un pat radioaktīvu vielu klātbūtne ūdenī, kas ir pieļaujama. Piemēram, arsēns 10 mikrogrammi, jā, uz litru, dzīvsudrabs 1 mikrograms uz litru, svins pieļaujams 5 mikrogrammi un pesticīdi 0,1 mikrograms uz litru. Tas nozīmē, nav ūdens tik perfekts, tomēr tur iekšā ir dažādi piemaisījumi, no kā mums būtu jāuzmanās, un es nenoslēdzos pa labi nevienam, ne otram ūdenim, bet manas garšas kārpiņas, mana pieredze, arī ceļojot, piemēram, lidostā Londonā, es ņēmu filtrētu krānu ūdeni, kas ir paredzēts dzeršanai, es pasmaržoju viņu, viņš smaržoja pēc chloru, un es sapratu, es nekādā gadījumā tādu ūdeni nedzeršu. Un ir arī veikti mērījumi, jā, Īrijā, krānu ūdenim, un konstatēts, ka viņš ir totāli nedzīvs. Ūdens dzīvīgumu mēs nosakam mērot milivoltos, vai viņš ir plusā vai mīnusā. Tad, lūk, Īrijā krānu ūdens bija plus 450 milivolti, kas ir totāli nedzīvs ūdens. Kas attiecās uz pudeļu ūdeni, tur, protams, ir mikroplastika, un, ja pudeļu ūdens ir nepiemērotos apstākļos glabāts, piemēram, blakus sadzīves ķīmijai, varbūt karstos apstākļos, kad ir tiešos saules staros, tad arī šī te ūdens garša un pat smarža ir ļoti ķīmiska. Līdz ar to vienmēr iesaku izvēlēties labāko iespējamo variantu, ko lietot ikdienā. Nu, lūk, un te atkal tāda kā puzlīte, kas parāda to, no kā ir atkarīga mūsu veselība. Daudziem liekas, ka tā būtu pamatā tā iedzimtība, ja jau mana mamma vai tētis ir slimojis, tad arī es slimošu, vainojam arī ekoloģiju, bet patiesībā, ja mēs mainam šos te ieradumus un nedzīvojam tā kā mūsu vecāki, mūsu paudzēs ir dzīvojuši tur tās kotletītes, ja, trekna gaļa un mazkustīgs dzīvesveids un liels varbūt stress,
tas viss ir mūsu rokās, ja mēs mainām savu dzīvesveidu, mainām savu ieradumu, sākam vairāk domāt par to, kā izkustēties, kā izgulēties, kā mazināt stresu, kā dzert tīru un kvalitatīvu ūdeni, tad arī mūsu veselība ir ļoti stipri mūsu rokās, un mēs varam mainīt šo te stāvokli. Un, jā, ir veselīgākas izvēles, ko mēs varam izvēlēties, vai tie ir fast food, vai tie ir svaigi dārzeņi, neapstrādāta pārtika, maksimāli pašiem pagatavota, vai tomēr mums ir ļoti steidzīgs dzīves ritms, liels stress, un mēs pieveram acis uz tiem signāliem, ko sūta mūsu organisms. Nu, lūk, un kāpēc mums būtu jādzer ūdens? Tātad, ja mēs piedzimstam mazi bērniņi, mēs sastāvam 90% no ūdens, un aizvien vecākiem kļūstot, varētu teikt, ka ūdens iztvaiko. Mūsu ūdens daudzums šūnās samazinās, un vecumdienās, ja tie vairs nav 70%, bet jau tuvojās 60–55%, nevelti āda kļūst tāda sausa, sačervelējusies, grumbuļaina. Tas, protams, ir tikai ārējais veidols, bet ūdens trūkums ļoti ietekmē to, kāda mums būs asinsrite, kāda mums būs starpšūžu šķidrums, vai viņš būs tīrs vai netīrs, piesārņots, ja? Vai limfa būs plūstoša, vai viņa spēs parūpēties par to, lai mūs varētu attīrīt. Jā, un kopumā vienā cilvēkā ir aptuveni 49 litri ūdens. No tiem 28 litri atrodās šūnās. Un varat iedomāties, pat kaulaudos ir ūdens. Un visvairāk, protams, ir asinīs, plaušās, nierēs, smadzenēs, sirdī un aknās. Bet visur ir nepieciešams ūdens vielmaiņas procesos, hormonu regulācijā, mikrocirkulācijas nodrošināšanā un gremošanas sistēmas darbībā, un pat tam, lai mūsu galva spētu strādāt. Un bieži vien tad, ja mums trūkst ūdens, ko dara organisms, viņš ir ļoti gudrs, viņš cenšas pasargāt mūsu sirdi, mūsu smadzenes, jo tas ir tas, kas notur mūsu dzīvus. Un tad bieži vien nākas aizņemties no citiem orgāniem, no citām orgānu sistēmām. Te es parādīšu nelielu video par to, kā atšķirās divu veidu ūdeņi. Salīdzinājumā būs ķekavas ūdens un mangaļu minerālu ūdens. Elektrolīzes. Šādi izskatās vendenūdens pēc elektrolīzes, kas vairāk tā kā organiskie piemaisījumi, un rūsa, piemēram, dzelzs oksīdi no trubām. Tas parastais dzeramais ūdens, tas neizbrīna. Bet šis ķipa ir kvalitatīvs minerālu ūdens, kur ir smagie metāli sastāvā, jo tur viss melns ir. Tadā! Līdzi pa kreisi ir mangaļi un pa labi ir ķekavas dzeramais ūdenīts. Paskatīsimies, kas mums notiek elektrolīzē. Jo tumšāks ūdens, jo sūdīgāks, jo gaišāks, jo organiskāks. Skatīsimies, cik mums gaišs, cik mums tumšs. Jā, mangaļi paliek melni gandrīz. Tas liecina par smago metālu klātbūtni. Savukārt labajā pusē viegli dzeltenīgs, tas nozīmē, ka tur ir organiskie piemaisījumi vai iespējams arī, piemēram, rūsa vai kaut kas tāds. Nu, lūk, ir ļoti interesanti. Šī ir elektrolīzes metode, kad mēs filtrējam, tā kā ūdenim tiek padota šī strāva, un tiek noteikts, vai ūdenī ir tie smagie metāli vai nav smagie metāli, un līdzīgi rezultāti ir arī prānu ūdeni, ka prānu ūdens ir daudz smagāks, ar daudz vairāk piemaisījumiem nekā, piemēram, pudeļu ūdens. Bet arī pudeļu ūdeni ir ļoti būtiski izvērtēt, jo, lūk, mangaļu ūdens jau visiem zināms, ka tur tomēr ir pārāk daudz tie smagie metāli. Un te var redzēt, jā, kuri ūdeņi ir atzīti par labi esam, veicot elektrolīzi.
Jā, tas ir Zaķumuižas ūdens, Lielbātas ūdens, Neptūnas, Everest, Vendena, bet tikai mazie iepakojumi, ne tie lielie, un tiptop ūdens. Un man pēc pieredzes arī ļoti patīk Lāsīte, viņš ir ļoti tāds mīksts un patīkams ūdens, un ir tāds ūdens ļoti vieglas mineralizācijas, Santa Anna. Ne visur var nopirkt, bet, piemēram, lielajos Rimīšos esmu redzējis, ka var iegādāties šādu ūdeni. Nu, lūk, un nākamais tāds raksturu lielums, kā mēs varam analizēt ūdeni un jebkuru šķidrumu, un faktiski arī pārtiku, ir pH līmenis. Un kāpēc es runāju par pH līmeni, jo organismā viss notiek homeostāzē, ja? Viņš izlīdzsvaro to skābju sārmu līdzsvaru organismā. Piemēram, ja mēs sākam stresot, mums ir ļoti liels sports, mums izdalās pienskāba, mēs saskāpstam. Un organismam ir jāpanāk to, lai izlīdzsvaros šis skābju sārmu balans. Un viņš paņem no mūsu rezervēm minerālus, sarmenos minerālus, kā magnīs, kālijs, nātrijs, un izlīdzina mūsu šo te saskābušo stāvokli, lai mēs esam tādā kā balansā. Jo ļoti būtiski, lai mēs varētu funkcionēt, lai būtu veseli, ir asins pH līmenis, ir ļoti, ļoti maza tā svārstība starp 7,35 un 7,45, ne pa labi, ne pa kreisi. Jo, ja mūsu organisms tās asinis saskāpst, tad mēs varam nonākt arī komā. Nevelti, piemēram, kad nonākam slimnīcā un ir kritiski momenti, mums tiek dots fizioloģiskais šķīdums, jo tas palīdz ļoti strauji sārmināt organismu. To pašu mēs varam profilaktiski darīt ar sārmainu dzīvu ūdeni. Ja mēs zinām, kurš ūdens ir kvalitatīvs, kurā ir daudz šie te minerālu vielas, lai var izlīdzsvarot šo te straujo pH līmeņa kritumu organismā. Nu, lūk, limfa arī mums ir visi, starp citu, pamatā visi šķidrumi mūsu organismā ir sārmaini, kā limfas, starpšūnu šķidrums, locītavas šķidrums. Kuņģi ir skāba vide, 2,5 ceļš, kad mums ir, mēs ēdam. Urīnam arī mēdz būt šis gan skāba, gan sārmaina vide, to var noteikt ar urīnu, tādu kā lakmus testiņu urīnā, Siekalas arī mēdz būt gan skābs, gan sārmains, un kā mēs varam noteikt, vai ir skābs vai sārmains. 7 ir neitrāls, šeit var redzēt arī šo te skaliņu, kur ir sarkanais, tas ir skābe, un kur ir violetais, tas jau ir sārmains. Un pamatā es ieteiktu ūdeni dzert 7,5, 7,6 ikdienā. Esmu mērījusi krānu ūdeni, starp citu darbā izmērīja krāna filtrēto ūdeni ar Vendena aparātu. Viņš bija skābāks nekā tas ūdens, ko es turpat blakus virtuves zonā paņēmu no krāna. Tas bija pat sārmaināks nekā filtrētais ūdens. Tāpēc dar padomāt, ko tas filtrs ir atfiltrējis. Tad ir kaut kādi sārmainie minerāli, kas vairs nav pieejami ūdenī. Un šakā tā arī krāna ūdens, ja viņu mēra, viņam pH ir 7,2 aptuveni. Vajadzētu tomēr sārmaināt šo ūdeni. Un kas notiek, ja mēs saskāpstam? Lūk, te ir izteikti var redzēt to, ka pašā apakšējā labajā stūrītī ir saskābušas asins ar 2 jauniem eritrocītiem. Lai eritrocīti varētu iziet cauri šiem te mazajiem kapilāriņiem, kuri ir tik smalki kā matiņš, asinīm jābūt vijīgām. Viņas nedrīkst būt salipušas tādos sladžos. Tagad mēs esam saskābuši, mums ir stress, mēs lietojam medikamentus, mēs sportojam, mēs ēdam gaļu, dzeram vīnu, alkoholu, viss, kas mums ir kaitīgs, Asinis paliek skābas, viņas paliek biezas un viņas grūtāk riņķo, grūtāk piegādāmas skābi, un mums sāk parādīties galvas sāpes, skābeles nenonāk līdz galvai, galva reips, mums ir saskābušas asinis, un tas nav ok. It sevišķi, ja mēs ikdienā pa dienu neesam normāli dzēruši ūdeni un aizgājuši vakarā gulēt un no rīta pieceļoties, arī nepadzeramies ūdeni, bet dzeram kafiju,
tad tas ir liels risks insultam un infarktam. Diemžēl, jo statistika rāda, ka tiešām šīs te lēkmes piezogās mums 5 no rīta, faktiski ļoti agri no rīta. Tāpēc pirmais, kas ir jādara, jāpadzerās silts ūdentiņš. Otrajā attēlā pa kreisi apakšējā rindiņā varam redzēt bojātus eritrocītus ar brīviem radikāļiem, raugu sēnītes infekciju. Var redzēt, ka lūk ir asins ritē nonākuši šie te raugu sēnīte, ja, un tad imunitātei, imūnu šūnām ir jādzenās pakaļ, viņām mums ir jāaizstāv, bet ja asins ir biezas un sāpušas, tad, diemžēl, imūnu šūnas nevar tik brīvi kustēties un strādāt, līdz ar to mums arī imunitāte zema, ja esam saskābuši un asins ir šādi salipušas. Un augšējā kreisajā maliņā jūs redzat, kāds izskatās ideāls asins, kad eritrocīti visi ir brīvi, plūstoši, nav salipuši kopā, un līdz ar to imūnu šūnas var pilnvērtīgi strādāt un dzīties pakaļ arī tādiem maziņiem parazītiem, kas nonākuši asinsritē, ko jūs redzat labajā augšējā stūrī. Runājot par minerālvielām, man liekas, ka tagad ir skaidrs, vai ne, ka pamatā tās minerālvielas, ko mēs uzņemam, tās ir ūdenī, bet, protams, arī ar pārtiku mēs varam uzņemt sārmainos minerālus, tikai problēma ir tā, ka mūsdienās zeme ir noplicināta, viņa vairs nav tik bagāta ar minerālvielām, līdz ar to dārziņi, sakņaugi, ja, nevar saturēt tik daudz minerālvielas, kā tas ir bijis agrāk. Tas pats kalcijs, tas pats magnīs ir samazinājies, un ir arī veikti šie te pētījumi un salīdzinājumi pa dažādām gadu grupām, kā tad samazinās minerālu vielu daudzums, ja, pārtikas produktos. Piemēram, brokoli, folskābe, ja, 85. gadā bija 47 gramu uz 100 gramiem produkta, un 2002. gadā jau 18 gramu. Tas ir diezgan drastisks samazinājums. Un iesaku par to padomāt, ka ir nepieciešams papildinājums uzturvielām, ko mēs ikdienā lietojam, vai arī nepieciešams ēst daudz vairāk nekā agrāk, lai vispār uzņemtu līdzvērtīgu vitamīnu un minerālu vielu daudzumu, kā varēja uzņemt agrāk. Un lūk, 12 galvenās minerālu vielas kaulu sastāvā. Kopumā tie ir vairāk nekā 70 mikro makro elementi, bet, kā jau es iepriekš minēju, ir dažādi procesi, kas aktivizē to, ka organismam nepieciešams sārmināties, un ja viņam nav pieejami šie te minerālu vielas, kaut vai tas pats magnīs, nākas to paņemt no mūsu kauliem, aizņemties. Un līdz ar to kauli tiek izskaloti no minerālu vielām, kauli paliek trauslāki, var rasties osteoporozes risks no tā, ka mēs nerūpējamies par to, lai būtu nodrošināti šie te mikro makro elementi ikdienā, nedzerot ūdeni. Un te ir tāda maza schēma, kā organisms neutralizē skābi organismā. Tad, ja paņemts kalcijs no kauliem, rodas osteoporoze. Ja paņemts kālijs, tā ir aritmija, sirsniņa vairs nevar sisties vienmērīgā ritmā. Ja paņemam magnīju no muskuļiem, tad sākās krampji, sirds nepietiekamība, muskuļu sāpes. Nevelti mums saka, dzeram magniju, ja mums sāp muskuļi un rauj krampjos, ikrus. Ja paņemts nātrijs no asinīm, mums parādās kāri pēc sāļiem ēdieniem. Un dāmām tāds mazs atgādinājums, saskābuši taukaudi ir mūsu celulīts un sāļu nogulsnes, jā, visi šie te kalcināti, kas rada sāpes mugurkaulā, piemēram, jā, locītavās, tās ir neizvadītas skābes no organisma. Lai varētu izvadīt skābes no organisma, mums ir jānodrošina šis te skābes sāļu līdzsvars un jādzer pietiekamā daudzumā ūdens. Kā noteikt, vai tu dzer pietiekamā daudzumā un kvalitātē šo ūdeni? Ļoti labs tests ir urīna tests. Tu vienkārši vari savākt ūdeni un paskatīties, vai viņš ir caurspīdīgs vai tumšs. Jo tumšāks ūdens, jo koncentrētāks tas ir, jo vairāk tur šie te minerāli sāļi ir izvadīti ārā no organisma. Ja pārāk gaišs, tad atkal nav ok.
Vēl viens veids ir paņemt lakmusa papīrīti, ir aptiekā nopērkami lakmusa papīrīši, tādi dzeltenas strēmelītes, un samitrināt savas siekals. Un mēs varam paskatīties, kāds mūsu siekals pirms un pēc ēšanas, vai ir pietiekamā daudzumā dzerts ūdens. Jā. Un tajā brīdī, kad ir bijušas mums lekcijas klātienē, kad mēs iedodam šo te lakmusa papīrīti, un cilvēks saka, it kā, jā, es esmu dzēris ūdeni, bet viņam tās siekals ir, tādas dzeltenas, tumši dzeltenas, zaļgans tas lakmusa papīrītis paliek, un tas pierāda to, ka tomēr organisms ir saskābis, un ka siekals nav varējušas palikt sārmainas. Un jau, ja lakmusa papīrītis ir tumši zilās, tādā violetīgā krāsā, tas nozīmē, ka viss mums ir ok, ka ir nodrošināts sārmu skārbu līdzsvars, un pat tad, ja mēs dzeram tagad ūdeni, iedzeram kafiju, pēdam brokastis, pat pēc tam tās siekals ir labā kvalitātē, un var pārliecināties to, ka mūsu organismā viss darbojas kā nākas. Ir jāuztraucas tad, ja tās lakmusa papīrītis kļūst tāds tumši dzeltens vai pat gaiši dzeltens. Un parasti tas ir veciem cilvēkiem, kuri nedzer ūdeni. Mana mamma arī īsti nedzer ūdeni, viņai ir akas ūdens, viņai mēģina piegādāt pudeļu ūdeni. Un problēma jau ir tajā, kad viņa, piemēram, brauc uz Rīgu, veci cilvēki uztraucās, kur es varēšu apmeklēt toaletu, negrib apmeklēt publiskās toaletes, un tad viņi izvēlās nedzert ūdeni un nēst. Ir, diemžēl, tāda kategorija cilvēki, kuriem tas ir liels šķērslis, jo labāk ir neēst un nedzert un izvairīties no publisku toalešu apmeklējumu. Te es esmu uzskaitījusi dažādas saskāpšanas pazīmes. Jā, ir nogurums, nespēks, strauja novecošanās, slikta ādas krāsa, muskuļi stīvi paliek, krampji rodās, slikts garstāvoklis, aizkaitināmība, bezmiegs, varbūt depresija. Jā, starp citu, arī spranda saspringta. Jā, šie te audi varbūt ļoti, ļoti saspringuši, ja mēs nedzeram ūdeni, bet arī, ja mēs neizkustamies, ja ir darbs pie datora. Vēl kas būtiski, ja ir gastrīta un šūlas, ja, ir jādzer ūdeni, ir jāatšķaida šī te kuņģa sula, ir jāmaina tas paradums, jā. Ja ir rūgtums mutē, ja, šī te garša aplikums uz mēles, tas arī nozīmē, ka mēs maz dzeram ūdeni, netiek izvadīti toksīni. Aplikums ir arī no sēnes, ja. Rūgtums mutē saistās ar aknu darbību, tad žultsceļos kaut kādas problēmas. Ja ir tumši loki zem acīm, sabiezējusi žults, ir salšanas pazīmes, zema imunitāte, svara zudums, dažādas ādas saslimšanas, kaut kāda izsitumi, nieze, jā, zems hemoglobīna līmenis, vienkārši tāpēc, ka eritrocītiem trūkst, jā, ūdens, strauja sirdsdarbība, jā, smagana atkāpšanās, zobu drupšana, trausla kauli, jā, tās visas ir saskāpšanas pazīmes, un to varētu atrisināt dzerot ūdeni. Un kā var pateikt, ka ir ūdens trūkums, kas sākās dehidratācija, faktiski mums nevajadzētu sagaidīt to, ka sākās slāpju sajūta, vajadzētu ikdienā ik pa laikam padzerties malciņu ūdeni, lēnā tempā, tur 20 minūtītes vienu glāzu ūdeni izdzerot, jā. Un, ja jau pamanām, ka ir sausuma sajūta mutē, āda ir sausa, bieži vien arī podologi mēdz pateikt, jums ir saplēsājuši papēža āda vai jūs dzerat ūdeni. Tas arī ļoti, ļoti saistīts ar to, vai tiešām ikdienā tiek dzerts labs kvalitatīvs ūdens atbilstošā daudzumā. Sausums sajūta, acīs, jā, urīna daudzums samazināšanās, tumša krāsa. Es pat teiktu, ka tā urīna smaka varbūt pats cilvēks nejūta, bet ja ir liels kolektīvs un ir cilvēki, kuri izvairās apmeklēt toaletu un iet pēc iespējas retāk, viņiem arī urīna smaka ir ļoti, ļoti nepatīkama. Ir sirdsdarbības ritma izmaiņas, pulsa ātruma izmaiņas, šis asins pieplūdums sejai, sāpes locītavās ir ļoti saistītas ar to, ka pietrūkst mums ūdens, muskuļu masas samazināšanās, kronisks miegs, miega trūkums, nogurums un grēmošanas sistēmas traucējumi, kā jau es minēju par to kuņģa darbību, ka ļoti daudz ko var atrisināt
tiešām lietojot ūdeni. Vai esat kādreiz izjutuši kādu no ūdens trūkuma pazīmēm? Nu, tā kā netīšām, nu, ne jau speciāli nedzerot ūdeni, bet tiešām tajā brīdī, kad sajūtat tur izmaiņas, ka saprotat, jā, man vajadzēja padzerties ūdeni. Kā jums ir bijis? Ierakstiet, lūdzu, komentāros. Varat ierakstīt, jā, ir bijis vai nav bijis tā, ka ūdens pietrūcis. Kā ir? Jā, ir bijis, jā. Nu jā, un pirmais, kas ir jādara, ir jātur ūdens pudeli pa rokai vai ūdens glāze. Vislabākā metode, jā, tiešām visur pa rokai, visur, kur vien redzam, nolikt šo te ūdens pudeli, lai varam laicīgi padzerties un neuzjust šīs te ūdens trūkuma pazīmes. Un te es esmu aprakstījusi 7 ūdens kvalitātes rādītājus. Jā, tad ūdenim ir jābūt strukturētam, jā, ir bijis, jā. Strukturētam, viegli mineralizētam, tad nevis cietam, bet tādam mīkstam, maigam, ar zemu virsmas spraigumu, negatīvi lādētam. Tas nozīmē, ka oksidēšanās, reducēšanās potenciālam jābūt negatīvam. Piemēram, sulas, jā, paku sulas, viņas ir zem 3 pH, jā, kamēr ūdens ir virs 7 pH līmenis. Vājas sārmaiņas, jā, viņam jābūt tā kā viegli sārmainam, jābūt pārliecinātam, ka tas ir drošs, bioloģiski drošs, attīrīts ūdens un tīrs. Un te ir arī maza formuliņa, kad uz 1 kilogramu svaru mums būtu jāizdzer 30 ml ūdens. Ja mums ir sporta slodze vai ejam pirtīs, tie jau ir 40-50 ml. Mēs slimojam tas pats, jo, lai var izskalot ārā vīrusus no organisma. Arī ārsti iesaka šo metodi dzert pēc iespējas vairāk šķidruma. Nu, lūk, ja jūs sverat 70 kg, tad tie ir 2,1 litrs ūdens. Ja ir 50 kg, tad tas ir 1,5 litrs ūdens. Vai jums izdodās izdzert pietiekamā daudzumā ūdeni, ja mēs ņemam vērā šo te formulu? Jūs varat pamēģināt aprēķināt, cik tad jums būtu katram jāizdzer ūdens, lai uzņemtu to pietiekamā daudzumā. Nu, tā aptuveni, paskatoties, ir 60, 70, 80 kg. Varbūt ierakstiet šo atziņu, cik daudz ūdens jums būtu vajadzētu izdzert dienas laikā. Vai esat aprēķinājuši? Un vai sakrīt? Kuro reizi? Ziemā grūtāk, vai ne? Vasarai daudz vieglāk. Es mēdzu ūdens pudeli turēt uz radiatoriem, lai ūdens vienmēr būtu silts un par rokai, bet man arī ir daudz grūtāk izdzert ūdeni ziemas laikā. Jā, bet, nu, tas ir 2 litri, 1,5 litrs ir pats minimums, ko vajadzētu izdzert, jo tagad mēs no rīta ejam uz rīta toaletī, mēs tur podā atstājam jau 600 ml ūdens. 400-600 ml, un tas ir ļoti daudz, un ir nepieciešams atjaunot šīs te ūdens rezerves. 1,5 litru ļoti labi, jā. Jā, galvenais, ja arī dzeram kafiju, vienmēr parūpēties par to, lai būtu papildus ūdentiņš uzņemts. Un tagad būs laiks mazam eksperimentam, lai jums parādīšu, kā notiek viss ar ūdeni, kad mēs saskāpstam un kā mēs varam ātri palīdzēt. Jā, ļoti labi. Skatos. Vajadzētu 2,4 litrus, bet dzer 1,5. Tad ir uz ko tiekties. Zinu, ka jādzer 2 litri, pārsvarā izdodas izdzert, jā, un te rakstīts, jā, es dzeru pietiekoši, man 49 kg, dzeru 1,5 litru. Burvīgi. Nu, lūk, noņemsim tālāk, uz kaut kas vēl būs.
Tā, stop share. Tagad parādīšu to mazo eksperimentu ar ūdentiņu, ko es ļoti, ļoti mīlu darīt. Lūk, esmu 3 glāzēs. Es nevaru jums parādīt visas 3, jā, bet man ir 3 glāzes ar ūdeni. Un vienā ūdens glāzē es iepilnāšu joda tinktūru. Jods mums šajā gadījumā apzīmē visas tās stresa situācijas, kad mēs saskāpstam, kad organisms saskāpst. Iepilinam. Lūk, var redzēt, ka ūdens paliek tāds brūns vizuāli, ja? Un tūlītās parādīšu, kā mainās ūdens īpašības. Man ir tāds ORP mērītājs, viņš mēra arī pH un ūdens cietības pakāpi, bet šoreiz ūdens cietību mēs nemērīsim. Paņemsim šo te tagad tīru ūdeni, tas ir krāna ūdens, un pastīsimies, kāds ir, cik dzīves ir ūdentiņš mums. Paņemsim citu. Šitas lēkā mums. Tā, tie arī milivolti. Pastīsimies, kā te notiks. Jā. Lūk, var redzēt, jā. Droši vien grūti saskatīt, bet ūdentiņš ir 80 milivolti, 70 milivolti krāna ūdens. Un, ja paskatāmies pH, šodien, jā, man rāda 7,8 pH, ir ļoti sārmains ūdens. Tātad krāna ūdens mums ir sārmains, bet pozitīvi lādēts. Bet, kad paskatāmies šo te, jā, ūdentiņu, kas ir ar jodu sajaukts, tad uzreiz var redzēt, ka 500, tā var redzēt, jā, 517 milivolti, tad ūdens ir totāli nedzīvs. Šādu ūdeni mēs lietot nevaram. Mums arī gribēju parādīt. Un ko mēs varam darīt, lai ūdeni, un tā kā mainīt to ūdeni, ūdens tās īpašības. Mēs varam pamēģināt tā kā to citu ūdeni, ja, pieliet klāt un pasīties, vai kaut kas mainās. Bet ūdens joprojām paliek šāds te dzeltens, tumši dzeltens, nekas nemainās. Un arī šie te milivolti būtu pozitīvi lādēti, jo tur tiešām nav starpība, jo ūdens nevar neutralizēt šo te skābo vidi. Parasts ūdens nevar, jo tur trūks šie te sārmainie minerāli. Tāpēc tas, ko mēs varam darīt, ir pievienot ūdenim minerālu vielas. Šajā gadījumā tas ir koraļu kalcijs. Koraļi, kas ievākti no Okinavas salas, viņi ir izskaloti krastā, speciāli ievākti, samalti, ielikt šādās te sašutu maisiņos. Un mēģinām kaut ko darīt, mainīt lietas labā. Liekam iekšā. Lūk, var redzēt, ka ūdens maina krāsu, vizuāli maina krāsu, ja? Paliek gaišāks. Un tas notiek arī mūsu organismā. Ja? Koraļu minerāli savāc šos te toksīnus no mūsu šūnām un izvada to ārā. Brītiņu paskatīšos, kā tas mainīs šo te milivoltu jautājumu. Ūdens pamazām sāk reaģēt, ja? Un jau ir 170 milivolti. Ūdens kļūst jau dzīvāks, sāk atdzīvoties. Lai pilnībā atdzīvināt ūdeni, vajag paiet nelielam laikam, tās ir aptuveni 5 minūtītes,
Es arī, kad gatavoju no rītiem sev ūdentiņu, es uz 1,5 litru ūdens paņemu pieberu klāt šādu te vienu mazo sašķīti un ļauju iedarboties, un ūdeņam ir jābūt siltam. Tad vislabāk tā iedarbība ir un mainās tā ūdens garša, kvalitāte un arī mineralizācijas pakāpe, jo šādā mazā maisiņā ir 70 mikromakro elementi. Tas, ko mēs varam darīt, lai vēl vairāk uzlabotu ūdens kvalitātu, lai nodrošinātu ilglaicīgu negatīvo lādiņu, kas piešķir ūdeņam šīs te dzīvīguma pazīmes, es paņēmu šo te antioksidantu H-500. Jā, vienu to kapsuliņu. Man viņa jāatver vaļā, ir diezgan grūti. Tā, lūk. Un beru klāt pie ūdens. Nu, lūk. Un tagad kāda ir tā reakcija? Ūdens strauji maina šo te milivoltu to lādiņu. Oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir jau ar mīnus zīmīti. Pašlaik mīnus 180 un lādiņš vienkārši krīt. Ūdens paliek arvien dzīvāks un dzīvāks. Un tas ir tik interesanti, kā no plus 500 ūdens var nomainīt šo te lādiņu jau uz mīnus 500. Nu, un tā mēs savācam, jā, visus toksīnus, visas indas no mūsu organisma, visu mūsu stresu, stīvumu, tādu kā mikrocirkulācija tiek uzlabota asinsritē. Un galvenais, ka tiek pabarots arī mūsu šūnas ar mikro-makro elementiem. Un es redzēju, ka ir pieslēgusies Vija Ervika un arī Dina. Es labprāt jūs meitenes uzaicinātu, ja jums ir tāda iespēja, padalieties, kā jums iet ar ūdens dzeršanu, jo es zinu, ka agrāk jūs dzērāt cita veida ūdeni, un tagad jau Dina jau kopš māja dzer šo te koraļu ūdentiņu mineralizētu ar koraļu minerāliem un H-500 antioksidantu. Bet varbūt, Vija, ja tu vari, tu strādā, Dina nevar. Un Vija, kā tev ir, vai tu šodien vari pieslēgties? Čau visiem! Es esmu pie autostūre, bet es skatīšos uz ceļu un runāšu ar jums. Jūs mani labi dzirdat? Jā, viss labi. Tad labi. Man ar ūdens dzeršanu ir ļoti īpašas attiecības. Man vienmēr licies, ka es diezgan daudz dzēru ūdeni līdz kaut kādam periodam, bet man tā ūdens dzeršana bija tāda, ka man tā patās slāpa. Es tā kā padzeros un tā patās slāpa. Padzeros un tā patās slāpa. Tad es visu kaut ko tur dzīvē pamainīju. Un, jā, viens no pēdējiem, ko es sāku dzert ar šīm pasiņām. Un, kas bija interesanti, es biju aizbraukusi, pirmām kārtām ūdens priekš manis ir enerģija. To es sapratu tikai tad, kad es sāku dzert tieši to ūdeni ar sašēm. Tāpēc, kā lai to pastāsta? Respektīvi, es biju iedzīvojusies tādos baigos nogurumos, kad jau mostos nogurusi un tā mēģinās tagad secīgi pastāstīt pāris minūtēs par savu dzīves pieredzi. Un es tagad tikai saprotu, ka tie mani lielie nogurumi, viņi bija saistīti ar, pārsvarā divām lietām. Pirmām kārtām ar ēšanu. Pārāk daudz ogļhidrātu bija manā dzīvē, un otrs bija pārāk zemas kvalitātes ūdens manā dzīvē. Un, jā, ar ogļhidrātiem es tiku galā un sāku ēst plus-mīnus pēc šķīvja principa, tas ir viens, bet arī pamainīju ūdeni. Un tas mans optimālais daudzums, man it kā pēc tiem mililitriem, ko Dacīte stāstīja, ir aptuveni 3 litriem jāsanāk, 3 kapekām laikam. Bet cik daudz man ir tā kā pa daudz. Un tā manējā vidējā robeža tad ap 2 litri, 2,2 es jūtos ļoti labi. No sērijas naktī no jāsvien soli.
Un savukārt, tad, kad es grēkoju ar ūdens nedzeršanu, tad es saprotu, ka man tie nogurumi, man viņi atgriežas, tā, ka es varu atkal nogulēt veselu dienu un justies ļoti, ļoti, ļoti nogurusi. Bet aiz tā visa, es tagad esmu sapratis, jā, ka labs kvalitatīvs ūdens viennozīmīgi ir mana atslēga uz enerģiju. Un es kaut kad arī redzēju vienu tādu īsu video, kā tagad modē ir ātri īsi video, un tur tieši arī teica, ka nevis mūsu kalorijas ir enerģija, bet tieši ūdens ir enerģija. Un man tas ir pierādījies manā dzīvē. Es biju aizbraukusi ciemos uz Vāciju, un tur, krāna ūdeni kā neiesaka dzert, un tad mēs to pudeļu ūdeni tur pirkām. Un tā mana prasība bija, kaut kāda viena konkrēta firma, un tad, tā, vai tad tu atšķir vispār ūdeni, mēs tev to nopirksim citu firmu, un tu pati nepamanīsi. Es saku, pamanīšu gan, jo es tik daudz ikdienā dzeru ūdeni, kad es atšķiru, kurš ir zaķu mūža, kurš ir vendens, kurš ir lāsīta, un kurš ir krāna ūdens. Un es jūtu ūdens garšu. Ja citi saka, ūdens jau neatšķirās, nē, ūdens ļoti atšķirās. Un tas, ko es stāstīju par, es neatceros par cietību, tu teici vai neteici, bet jebkurā gadījumā tās ūdens garšas un mineralizācijas pakāpes, es viņus kaut kā pa savam vienkārši jūtu. Tā kā jā, ūdens man ir tāds īpašs tās, jā, mana enerģija. Man ļoti patīk ar šīm pašai paciņām ūdeni dzert, tāpēc, kad man ir pārliecība, ka būs arī visi tie vajadzīgie minerāli, kas manam organismam to darīt. Paldies. Kaut kā tā ātrumā. Paldies. Jā, paldies. Dina, pacēla roku, varbūt tu vari pieslēgties? Jā, mani dzird? Jā, dzird. Es varu padalīties ar to, ka es arī iemācījos tagad dzert no rītiem ir sevišķi siltu, sārmainu ūdeni, un tagad man ir pārgājuši galvas sāpes, kas man bija regulāras, un asinsspiediens nokrities. Un jā, ja cilvēki saka, kad vienalga, kad ūdeni nevar atšķirt, tad tagad es arī esmu iemācījusies atšķirt ūdeni. Tomēr ir atšķirība krānu ūdenim un šīm mineralizācijas ūdenim, jā, sārmainajam. Tā kā jā, iesaku visiem, jā, lai izdzer to savu normu kādu, kā izrēķina pēc svara, jā, jo tas tiešām palīdz. Paldies! Paldies tev! Tu pat sunītis zina, ka jādzer ūdentiņš. Jā, man abi divi, gan kaķīts, gan sunītis, arī abi divi nevar sadalīt, arī garšo, jā. Es vēl varu piemetināt, man nav tūskainības sajūtas dzerot šo ūdeni, jo ar parasto ūdeni bieži vien bija tā, ka tad ieplīdus sajūta, tagad vairs nav. Jā, tas ir tāda tipiska lieta, ko man jautā cilvēki. Ja man ir nieru problēmas, vai es būšu tūskains, ja es sākšu dzert ūdeni. Un viss atkarīgs no tā, kādu ūdeni mēs dzeram. Vai tas ir šis te dzīvais ūdens, ko šūna spēja atpazīt un ielaist šūnā un izdarīt visus šos procesus, vai tomēr notiek kaut kāda ūdens aizture, dzerot cita veidu ūdeni. Un krānu ūdeni es fiziski nevaru iedzert. Un ne jau tāpēc, ka es tagad, nezinu, pudeļu ūdeņu fans vai kas, bet es atceros arī, kad es biju jauna, man bija jāstrādā uz lauka, jā, mums bija tas akus ūdens, mēs nedzērām pliku ūdeni, mēs dzērām ievārījumu ūdeni, un ievārījums taču ņem un tās garšas kārpiņas samaina, un mēs nejūtam to tīro ūdeni, nezinām, kā tad garšo tas tīrais ūdens. Un tagad saka, ka tā ir modes lieta, jā, ka tu pudeļu ūdens un ka tas viss ir biznesa, bet patiesībā te, kad atrodi to ūdeni, kas tev garšo, vajag pieturēties pie tā. Un vēl ko es varu novēlēt, ūdeni ir jādzer pareizā veidā. Siltu ūdeni no rīta, katru rītu siltu glāzi ūdeni. Ieteicams pat izdzert 620 ml ūdens. Tā ir zinātnieki izpētījuši, ka, lai izskalotu
tā kā iedot mums mūsu zarnām to dušu, lai visas zarniņas tā smuki tiek aktivizēts, iedarbināts gremošanas sistēmas veicināšanai, jā, tad ir jāizdara šis te lielais daudzums ūdens no rīta, un tikai tad mēs varam ēst. Bet tas jau ir cits stāsts, to es varētu arī padalīties mūsu grupiņā, kā tad ir jādzera ūdentiņš pareizi. Un, ja ir interese par to, kā uzlabot ūdens kvalitāti, un ko tad īsti mēs ar Dīnu un Viju darām, tad droši rakstiet man, un es jums varēšu padalīties, parādīt. Un mazums, ja būs intereses, var novadīt arī ūdens izaicinājumu, kura laikā iemācīsimies dzert pietiekamā daudzumā ūdeni, pareizā režīmā, un mēģināt sakārtot šo te mūsu iekšējo templi, mūsu organismu. Paldies visiem, kas pieslēdzās!